Ieelpu un izelpu. Lēnām sāk ieplūst enerģijas. Gaisa stihija, kalnu, saules, uguns stihija, ūdens stihija no Garas ezera un ūdenskritumiem. Vieta Arciņķeļa Mihaela enerģijās. Vientuļnieka cēle kalna galā. Saule, sniegotas kalnu virsotnes. Svētība, tīrība. Es aicinu Arciņģeļu Mihaelu ienākt manā laukā un nest vēstījumu par šo vietu, par šo zemi, par šo laiku. Nest enerģiju un vēstījumu, kurš ir nepieciešams un var noderēt man un caur mani doties tālāk. Šis ir laiks, kad dvēseles, kas ir saistītas ar Kristus enerģijām, ar mana brāļa Kristus enerģijām, gaida lieldienas. Un šis laiks ko baznīcas un reliģijas saista ar krustā sišanu un grēku izpirkšanu un augšām celšanos. Ir laiks par katra mūsu iekšējo augšām celšanos. Tu jūti pašlaik, kā šīs enerģijas tevi ienāk. Augšām celšanās enerģijas. Kad krustā tiek piesists tavs vecais es. Tāpat kā reiz mans brālis Jēzus Kristus. Mēs to daram labprātīgi. Mēs atdodam sevi krustā sišanai. Un tas nav par nāvi. Tas vispār nav par nāvi. Tas ir par dzīvību. Tas ir par jaunu iekšējo stāvokli un gara lidojumu. Tas ir par jaunu posmu. Šādas pārējas, kas notiek līdzīgās enerģijās, katras dvēseles, kas ir izvēlējušās augšām celšanās ceļu, ir vairākas. Katru brīdi, kad mēs paceļam savas vibrācijas līdz nākamajam stabilajam stāvoklim, mēs augšām ceļamies. Katru mīļu dienu, izvēloties iet roku rokā ar dvēseli, mēs augšām ceļamies. Soli pa solītim, pakāpienu pa pakāpienam. Kā tu kāpi šeit augšup. Tā tu pakāpies vairāk pretī šai pārējai, kur agri vai vēl būs katras dvēseles, kas ir izvēlējusies atgriešanos pie Dieva ceļa, notiks. Mazas augšām celšanās ir iespējams katru dienu. Sajūti, ka tas ir stāsts par prieku un jaunas dzīves svinēšanu.
Tas nav par ciešanām. Un pat, ja ir grūts šis kāpiens, tāpat kā grūti bija nest krustu Golgotā, tu zini, ka katrs solis ir virsotnes vērts. Katrs solis ir šīs augšām celšanās vērts. Mazas vai lielākas pārējas vērts. Vienkārši ļauj, lai tevi pārņem tā svētība, ko es tev tagad dāsni kopā ar savu brāli dāvāju. Piesauc gājas enerģijas un sajūt, kā tu vienu roku iedod mātei gājai un otru roku mums. Un mēs iezemējam šeit jauno gaismas paketi, kura nāks pār zemi, kura jau nāk pār zemi. Un lieldienu laikā caur daudzu cilvēku sirdīm, neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības, neatkarīgi no ticības, iezemēsies šeit. Jo katra cilvēka dziļākā būtības zīme kādēļ tā ir šeit. Tā varbūt nezina savus cilvēciskos uzdevumus, bet tā zina savu dvēseles ceļu. Un ceļš vienmēr aizved tur, kur ir jānokļūst. Un ir svarīgi sekot ceļam un ļaut, lai ceļš tev atveda šeit, tajā vietā, kur tev šodien bija jānonāk. Šai vietā, kura gaidīja tevi un kura gaidīja to enerģiju, kas ies caur tevi. Vienkārši esi. Vienkārši pasēdi mirkli mierā un sajūti to svētību, kas plūst no debesīm un no zemes. Elpo. Saplūst. Savienojies. Piedzīvo. Un nosvin. Dievišķā svētība ieplūst tevī. Tu savienojies ar manām arcieģeļu Mihailu, mana brāļa, Ješua, Kristus, vibrācijām un enerģijām. Iztēlojies Jēzu Kristu, stāvošu ar pasniegtu roku, ar degošu sirdi.
dāvājošu savu svētību, mīlestību. Gaismu katram savam bērnam. Ieraugi mani stāvot aiz tevis. Tu stāvi starp mums abiem. Es vienmēr esmu aiz tevis. Un Kristus vienmēr rāda tev ceļu. Un es tevi sargāju, lai tu nepakluptu, lai tu uzkāptu savā personīgajā virsotnē katru mīļu dienu. Un reiz savienotos ar Kristu, savienotos ar dievišķo avotu, ar Tēvu un saplūst vienotībā dievišķā gaismā. Tu vari redzēt, kā mūsu enerģētiskais lauks apņem tevi. Gan sargā, gan vada. Tu vari sajust, kā māte zeme caur visām savām stihijām to visu savieno un atbalsta tevi, tavu ķermeni un tavu fizisko iemiesojumu šeit. Tavu spēju izbaudīt savas dzīves dāvanas. Tu esi tas, kas tu esi. Tu esi tur, kur tev ir jābūt. Tu nonāksi tur, kur tev ir jānokļūst, ja ļausies. Ja sekosi savas sirds impulsam. Es tevi atvedīšu. Pie tevis, pie sevis. Īstenā. Es esmu Arcangels Mihāls. Savu brāļu Iešo Kristus laukā. Un dievietes gaisa, klātbūtnes, enerģijās. Pateicība Arcangēlam Mihālam. Kristum, skolotāju, Jēzum, Dievietei gājēji. Pateicība šai vietai un vietas sargiem, Itālijas zemē,
Gārdas ezeram. Visām stihijām, kas ir klātesošas. Pateicība. Klātesošās dvēseles lauka. Pateicība manam augstākam es. Pamazām un lēnām šīs enerģijas integrējas katrā vienā un gatavojas savam jaunajam enerģētiskajam ciklam, lai top.